Čau, mans foršais klausītāji! Šodien atkal būvējam dekoratīvos aģentus, un šis būs īpaši noderīgs tiem cilvēkiem, kur ikdienā nodarbojas ar jaunu darbinieku tā kā atlasi, seko līdzi. Līdz video beigām noteikti būs sapratis, cik vienkārši tas ir uzbūvēt šādu veidu aģentu. Visas instrukcijas, kas attiecās uz aģentu būvēšanu, es ielietošu pie pirmā komentāra, tā kā droši kopē, izmanto, bet atceries, neusticies man uz vārda, pārlasi, pārbaudi, vai tas atbilst tavai lomai, tava uzņēmuma kontekstam, un noteikti pielabo visas instrukcijas, ka tas ir nepieciešams. Pāris vārdos attiecīgi tātad iedomāsimies situāciju, ka ir nepieciešams pieņemt šo te darbinieku. Iespējams, tev ir, iespējams, nav kaut kādi iepriekšējie amata apraksti vai darba sludinājumi. Nu, un attiecīgi, balstoties uz šo te varbūt vairāk vai mazāk limitēto informāciju, mēs spējam izveidot ar šo te aģentu gatavu darba sludinājumu. Lai mēs to paveiktu, mēs atkal dosimies vai nu uz šo te Microsoft chat vidi, tāpat to var darīt no desktop aplikācijas vai Teams vides. Un te uz ekrāna var redzēt pavisam īsi, ko tad šis aģents darīs, lai gan te ir teikts, ka tas ir paredzēts valsts pārvaldei, nu, attiecīgi ievērojot šo te valsts pārvaldes stilu, bet tas noteikti nav nekāds limitējošais faktors, jo to var tikpat veiksmīgi izmantot arī jebkurā citā nozarē. Būtiski ir pieminēt to, ka šis aģents tiek būvēts ar Copilot chat, jeb šo te vienkāršo licenci, jeb Copilot for all. Tas nozīmē, ka mēs nevaram izmantot vienu jaudīgu iespēju, kas būtu pieejama šajā paplašinātajā licencē, kas nozīmē, ka mēs varētu pievienot pie knowledge, jeb zināšanu bāzes jau kaut kādas iepriekšējās vai nu attiecīgi amatu aprakstus vai iepriekšējos darba sludinājumus, un katreiz, kad mēs veidosim šo te jauno darba sludinājumu vai amata aprakstu, mums nāksies iedot mazlietiņās no tā, kas iepriekš jau uzņēmumā ir bijis paveikts vai organizācijā. Un, attiecīgi, mans piedāvājums ir līdzīgi kā pie visiem citiem aģentiem, ko mēs veidojam šajā 10 aģentu sērijā, ir, ka jūs mēģināt kopēt klāt arī uzreiz šīs te pamatu uzvednes. Pamatu uzvednes mums ir sekojošas attiecīgi, ka mēs varam izveidot šo te jauno darba sludinājumu pēc augšuplādētā parauga. Mēs varam veidot pilnu darba sludinājumu, balstoties uz kaut kādu limitētu informāciju, ko mēs sniedzam par šo te lomu, par šo te organizāciju. Mēs varam attiecīgi pārtulkot vajadzīgajā valodā. Šeit ir minēta angļu, tikpat labi tā var būt arī jebkura cita. Nu, un kā jūs varat redzēt, mēs varam izmantot arī šo te aģentu, lai uzlabotu jau gatavu šo te vai nu darba sludinājumu, vai nu attiecīgi amata aprakstu, nu, attiecīgi liekot aģentam veikt šīs te funkcijas. Un tad šobrīd es aicinu jūs attiecīgi doties uz šo te vidi, lai mēs varam sākt būvēt aģentu. Aģenti, protams, būvējās tāpat kā līdz šim, dažos vienkāršos soļos. Pirmais, ko mēs darām, mēs atveram šo te šajā gadījumā chat vidi, mēs dodamies uz sadaļu jauns aģents. Sadaļā jauns aģents mēs izvēlamies šo te opciju describe, un describe mēs droši kopējam iekšā šo te attiecīgi ideju, ko mēs vēlamies, lai šis te aģents realizē. Mēs izdzēšam ārā šeit šo te tekstu, kas ir liekas, ka jāiekopē šeit šajā sadaļā, un tālāk attiecīgi, kā var redzēt, šeit var ievietot šīs te visas pamatu uzvednes, bet tas noteikti nav standarts, kā vajag vai var veidot aģentus. Tikpat labi jūs to varat izdarīt vienā vai divos teikumos, un jūsu aģents visdrīzākais piedāvās jums uzreiz šīs te pamatu uzvednes. Nekas nav mainījies, klišķinam tālāk uz šo te zilo bultiņu, un tajā brīdī attiecīgi ir uzsākts darbs pie šī te aģenta izstrādes. Un šeit labajā pusē attiecīgi mēs varēsim arī notestēt šo te aģentu darbībā, bet es parasti vienkārši ļaujos tai pieredzēji, ka es uzbūvēju aģentu, tad es attiecīgi caur šo te kreisajā daļā iespējamo sarakstu, kur tie visi aģenti ir pieejami, es tur testēju paši izveidotos aģentus.
skatāmies. Tur vēl izskatās, ka šobrīd aģents mazliet viņās domā, un attiecīgi izskatās, ka šobrīd jau šis te aģents ir izveidots. Tas, kas mums ir jādara, mums jādodas uz sadaļu Configure. Sadaļā Configure jūs varat paņemt no YouTube pirmā komentāra šīs te garās instrukcijas, un šīs garās instrukcijas ir jāiekopē sadaļā Instructions. Šeit ir attiecīgi tās instrukcijas, kas ir izveidojušās automātiski. Iespējams, ka tās kaut kādā mērā varētu apmierināt šo te jūsu vajadzību, bet varat izmēģināt arī tās iedotās instrukcijas, jo viņas ir daudz detalizētākas un lielā mērā arī jau pārbaudītas darbībā. Tas, ko es vēl vēlos pateikt, ka noteikti neaizmirstam, ka mēs varam nomainīt savam aģentam šo te digitālo identitāti. Tas ir 3 iespējas, kā to paveikt. Šeit attiecīgi jūs varat uzrakstīt mazu uzvedni un attiecīgi izveidosies šis te logotips jūsu aģentam. Jūs varat izvēlēties no šī te saraksta. Jūs varat attiecīgi augšuplādēt paši savējo, HR raksturīgo ikoniņu. Tas būs noderīgi tad, ja jūs savstarpēji sāksiet dalīties ar šiem te aģentiem, ar citiem kolēģiem, vai tad, ja pieņemsim jūsu aģentu sarakstā, ir ļoti daudz izveidotu aģentu, un kur jums aktīvi jāizmanto ikdienā, lai jums tas izdodas tos atrast daudz vienkāršākā veidā. Es neko šeit nemainīšu, jo tas man ir kā smilšu kastīt mazlietiņās, un te ir tās dažas lietas, kas arī jāņem vērā. Pie šī konkrēta aģenta jums varētu būt interesanti, ka tas ir spējīgs arī veidot failus kaut kādā mērā. Tātad jāieklikšķina būtu šeit. Attiecīgi jūs varat arī definēt to, vai šīs te aģents spēj veidot bildes, bet tas nav tik būtiski šobrīd. Un pie zināšanu bāzes, ņemot vērā, ka tā ir nepaplašinātā licence, tas nav principā ļoti aktuāli izmantot jebkāda veida web resursus. Tas, ko es tālāk darīšu, attiecīgi būtu jāspiež šis te create un attiecīgi aģents tiktu izveidots. Es neiekopēju šīs te detalizētās instrukcijas, bet jūs to varat darīt šajā te solī. Aģents ir gatavs, mēs varam šeit ar viņu sākt uzreiz dalīties. Mēs attiecīgi varam doties uz šo te konkrēto aģentu. Es jau iepriekš biju izveidojis šo te darba sludinājumu palīgu, līdz ar to es izvēlēšos to iepriekšējo versiju, kas jau bija gatavota. Un tur attiecīgi šim te aģentam man ir šīs te paplašinātās instrukcijas jau iekļautas iekšā. Un šobrīd, ņemot vērā, ka mēs esam uztaisījuši jau šo te aģentu, tas, ko mēs varam darīt, vienkārši notestēt, kā tas darbojas dzīvē. Šeit es biju atradis šādu te vakanci, attiecīgi vecākā jurista vakanci iepirkuma nodaļā, un tas, ko es mēģināšu izdarīt, es atveidošu šo te vakanci, bet iedošu jau citu amatu. Attiecīgi, pirmais solis, ko es izdarīju, es paņēmu, saglabāju šo te konkrēto vakanci uz tā kā Word failā, un iemesls, kāpēc es to daru, teorētiski es varētu mēģināt dalīties arī ar šo te vakanci patiešo savā aģentā, bet tajā brīdī aģents var ņemt vērā šo te fonu no CVLV lapas un mēģināt neievērot līdz galam to veidu, kā pieņemsim šajā gadījumā Rīgas lidosta publicē šīs te vakances. Man pašam nav nekāda sakara ar Rīgas lidostu. Es ceru, ka tas ir pilnībā ok, ka es izmantoju to vienkārši kā tādu uzskatāmu piemēru. Darba sludinājums ir attiecīgi sagatavots šajā te Word failā, redz, kur var redzēt, tas ir nokopēts. Un tas, ko es darīšu, es dodos atkal uz savu aģentu, un aģentā es darīšu sekojošās lietas. Es uzklikšķināšu šo te jaunas sludinājumus, izmanto augšuplādētā sludinājuma struktūru un sagatavoju jaunu darba sludinājumu no amata apraksta vai prasībām. Šajā brīdī man ir jāpievieno attiecīgi šī te vakance, ko es biju atradis, un es palūkšu, lai sistēma man attiecīgi pielāgo to datu analītiķa amatam. Es varu aizvietot šeit, var redzēt, ir jauna darba sludinājuma datu analītiķa amatam. Klikšķinām un vērojam, kā attiecīgi šis te aģents darbojas.
zemāk sagatavoja jaunu darba sludinājumu datu analītiķa amatam. Atkal šeit ir minēts tieši tā pati darba vieta, kas bija iepriekš. Pamata alga, protams, tur ir izdomāta mazlietiņās, bet ja mēs paskatāmies arī uz šo te darba laiku, tad darba laiks bija minēts kaut kur laikam pašā sākumā, attiecīgi no 8 līdz 17 un piekdienās īsāks darba laiks. Un kā tas ir šeit, tātad aģents spēja atveidot to iepriekšējo vakanci, jeb darba sludinājumu, kas bija pieejams. Kas attiecās uz pienākumiem, tad mēs nedevām vispār nekādu padziļinātu kontekstu. Attiecīgi tika izmantot šis te ģeneratīvais mākslīgais intelekts, lai balstoties uz šiem te diviem vārdiem datu analītiķis, piedāvātu šos te konkrētos amata pienākumus. Nodrošināt datu kvalitātes kontroli, konsekvenci, veidot šos te lidostas darbības datu rādījumu apkopojums, tur operacionālai finanšu dati. Principā diezgan daudz un liekas vairāk vai mazāk arī pa tēmai. Kas attiecās uz šo te pieredzi, kā var redzēt, tad noteikti arī šīs te sistēmas, ar kurām jādarbojas ikdienā, kā Power BI vai Tableau, kind of makes sense savā būtībā. Un attiecīgi viss, kas būtu izdarāms, ir attiecīgi jākopē šis un jāpublicē tajās platformās, tur, kur tas ir nepieciešams. Tā kā tas ir superīs veids. Protams, atkal, ja būtu iespēja izmantot šo te paplašināto licenci, tad jūs varētu mierīgi jau šajā te knowledge bāzē ievietot tā kā jūsu organizācijas ideju, kā vispār ir jāveido šie te amata apraksti, kā, varbūt tās jau būtu vesela čupa ar šiem te gatavajiem amata aprakstiem, ar gatavajiem sludinājumiem, un principā jūs varētu vienkārši automātiski likt aģentam izgūt jau kaut ko, kas ir iepriekš realizēts. Bet idejiski mēs atkal mēģinām parādīt, kā jebkurš, kuram ir šī te vienkāršā Copilot licence, arī var mēģināt strādāt daudz efektīvāk un labāk. Un vēl viens veids, ko es vēlos jums nodemonstrēt, ir, kā darbojās šis te aģents, ja mēs izmantojam šo te pilns sludinājums no iekopētajiem punktiem. Respektīvi, jums ir zināmi kaut kādi atslēgas vārdi, jūs zinat, ko jūs vēlaties pieņemt darbā, un šeit es esmu sagatavojis arī tādu pavisam primitīvu uzvedni. Klienta apkalpošanas speciālists Ropašu novada Kacā, jeb klienta apkalpošanas centrā 28.05.26. Idejiski ar to es saprotu, ka tas ir šis te pieteikšanās laiks, alga apmēram šajā te diapazonā, un pieteikumu uz e-pastu Ieva šeit ir darbs.lv. Es te nedefinēju nekādu konkrēto struktūru, kādā es gribu veidot. Redzēs, ko sistēma man sagatavos. Skatāmies, kāds būs šis te rezultāts. Un atkal mēs neaprakstījām, ko tieši klienta apkalpošanas speciālistam būtu jādara. Mēs šeit arī neizmantojām šo te ierasto pieeju klienta apkalpošanas speciāliste, bet skatāmies, kas no tā visa ir sanācis. Attiecīgi ir šie te galvenie pienākumi, ir definēts, ka ir jāapkalpo šie klienti klātienē, telefoniski un arī elektroniskajos saziņas kanālos, ir jānodrošina precīzi, savlaicīga un konfidenciāla informācijas apstrāde. Principā diezgan daudz tādas vispārīgas lietas, bet, kas liekas vairāk vai mazāk pa tēmai. Un šī te pieteikšanās kārtība, kā var redzēt, tad sistēma, jeb šis te aģents spēja diezgan labi atšifrēt to manu savervelējumu, ko es tur biju iekļāvis šajās te aģenta instrukcijās. Tā kā kopumā tas, mans uzskats ir, ka noteikti ir iespējams izmantot šos te vienkāršos deklaratīvos aģentus, lai cilvēki dažādās lomās, vai tas būtu juridiskais departaments, vai tie būtu HR cilvēki, vai tostarp arī cilvēki, kur ikdienā strādā ar klientu apkalpošanu, lai viņi var daudz vienkāršāk mēģināt realizēt tos
savus uzdevumus. Tā kā, ja tev šis liekas noderīgi, vai tu zini, ka kādam kolēģim vai kolēģei no HR dienesta šāds aģents varētu atvieglot darbu, noteikti padalies ar to. Es plānoju izveidot vēl vienu aģenta instrukciju. Iespējams, ka tajā brīdī, kad skaties, jau šī te aģenta instrukcija ir pievienota, tas būs aģents, kurš salīdzinās CV pret šo te darba sludinājumu un attiecīgi spēs izvērtēt, saranžēt šos te kandidātus tā, lai HR cilvēkam būtu jau daudz vieglāk darboties pie kandidātu izvēles. Tā kā paldies, ka skatījies, un tiekamies kādos citos video.